Tātad labu vakaru. Labu vakaru Latvijā! Klau, rekur ir sižetiņš, paga. Tā, sižetiņš. Vai drīkst aizliegt mošejas, kas tur rakstīs, būvniecību Rīgā. Labi, liksim mazliet atpakaļ, es jums izstāstīšu tulītās. Tā. Reku rakstīts. Edvards Ratnieks, pagaidiet, uzliksim. Tā, nu, lasam. Rīgā mošejas nebūvēs. Ir jārūpējas par Latvijas nacionālajām interesēm un... Tā, nu re, tātad, kas ir rakstīts? Edvards, pagaidi, Zani. Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs, Nacionālā apvienība. Puiši un meitenes, kā es te stāvu, ja? Es nobalšoju šajās vēlēšanās, taču kā? Oi, gari ievadvārdi. Lato Lapsa pirms vēlēšanām es nezināju, par ko balsot. Protams, bija Latvija pirmajā vietā, bet kā es sapratu, ka Šlesers ir sātanists, sātana kalps un Jencītis un visi Latvijas pirmajā vietā tie ir sātanisti un balss no elles, kā saka, un sinovja pagibeļī, ja, tātad Latvija pirmajā vietā, Šlesers, tie visi ir sātanisti, tie visi ir sātana kalpi, tie visi nav no Dieva, tie visi ir sātana aģenti un tie visi ir ļaunie, ja. Latvija pirmajā vietā ir sātana, kā saka, malka, kas degs elles ugunīs, ja. Lūk, un Lato Lapsa man atnāca kā tāds mesija, un Lato Lapsa pateica, tur neatceros vairs, bet ieteica par Nacionālo apvienību kaut ko tur blā blā. Es tur atcerējos, tur Raivis Zinters, kas tur es nobalsoju. Tātad puišu meitenes tagad ir pagājis nepilns gads vai es nezinu cik, ja, un tā kā es esmu balsojis par Nacionālo apvienību, tad rekur es skatos, kad Edvards Ratnieks, kā viņš raksta, ja, ka pārpa manu līķi, bet nekāda mošejas būvniecība Rīgā nebūs. Tātad tauta Latvijā, jāsaka, es nobalsoju par Nacionālo apvienību, un ja šie džeki neizturēs spiedienu, ja, nekādiem sātanistiem, musulmaņiem, šitiem Allaha, Muhameda dēliem Rīgā nebūt, ja, tātad Nacionālā apvienība zēnu meitenes, jā, palīdzam noturēt, kā saka, šo spiedienu, jo es par šiem esmu balsojis, jā, un nekādā gadījumā nekādi sātana triumfi te nebūs, nekādi musulmaņi te nerullēs, ja? Un mēs arī būsim kā radikālie kristieši, ja? Jo kādreiz saka, radikālie musulmaņi tur cirta galvas. Mums šobrīd Latvijā rekur Gleške, Dāvids Gleške ir pirmais, ja? Dāvids Gleške ir tāds radikalus, kā Leišis saka, radikalus, ja? Tāpēc, puišu meitenes, ņemam palīgā visus, un nekādām mošejām un nekādiem musulmaņiem šeit Latvijā nekādu kāju nebūs spert, ja? Kā saka, tikai par Edvarda Ratnieka līķi un par Gleškes līķiem, jā. Tā kā puišu meitenes davai bez jokiem nekādas mošejas, jūs ko? Mums jau prezidents gejs pideras sūkā, ja? Mums jau pietiek jau ar pideru valsts prezidentu, ja? Vēl mošejas sāksim būvēt Latvijā, jūs ko, galīgi ahreņeļi?